atgādņu komplekts, atgādņu numur 1, kā nosūtīt darbu, izmantojot Gmail diska iespējas. Tātad, vienkārši un elementāri. Izveidojam failu, kurā mums ir darbs, izvietojam failu Gmail diskā, nosūtam skolotājiem saiti uz mapu. Bet ir nianses. Vai ir ierobežojumi, kurš var redzēt saiti, vai fails ir lasāms, un vai failam ir normāls nosaukums. Lai visiem dzīve būtu skaistāka un mums nebūtu ierobežojumi, failu nosaukumu veidojam kā vārds, uzvārds, mācību priekšmets, datums un tēma, par ko mums ir mācību priekšmets vai darbs. Sūtot saiti, izvēlamies pareizos ķeksīšus. Ja mums ir ierobežots, to redzēs tikai tas, kurš ir atļauts, tāpēc ieliekam visiem, kam ir saite. Tātad, kad esam darbu uztaisījuši, izvēlamies 9 skaistos punktiņus, izvēlamies disks. Diskā izveidojam jaunu mapi, izmantojot uzrakstu new vai jauns vai plusiņu. Jaunu mapi nosaucam kā darbs skolotājam, piemēram. Izveidojam mapi, atveram mapi, mapē mēs augšu pielādējam darbu. Kad attiecīgi darbs mums ir augšu pielādēts, mēs ar darbu dalāmies. Izmantojam šāru vai dalīties. Svarīgā lieta – nomainam, lai redz visi, kam ir links. Nokopējam linku. Rakstam jaunu vēstuli. Ievietojam linku. Nosūtam. Tieši tik vienkārši darbs mums ir nosūtīts.